Labrīt visiem! We are glad that we can tell you something about feed efficiency and something about genetics today. Viņš ir priecājis, ka šodien jums varēs mazliet izstāstīt par barības izmantošanas efektivitāti un par ģenētiku. We are in the room with cinema, so it's really about telling stories. Mēs šodien esam tādā kā kinozālē, tādēļ tas viss šodien būs kāds stāstu stāstīšana. But I hope it's not only the story, but true what you can use in your herds on a daily basis. Bet cerams, arī šodien jūs uzzināsiet kaut ko tādu, ko jūs varēsiet izmantot arī turpmāk savā darbībā. Something about me. I'm working for CRV already 15 years. Miroslavs CRV kompānijā strādā jau 15 gadus. And 20 years in agribusiness. Un 20 gadus jau lauksaimniecības nozarē. And I live in the South Bohemia, close to the Austria border. Viņš dzīvo Čehijā, Dienvidas Bohēmijas reģionā, netālu no Austrijas robežas. Got 2 kids, boy and girl, 9 and 12. Viņam ir 2 bērni, zēns un meitene, 9 un 12 gadus veci. I'm not living in a farm, but already have an experience from the past. So I work as well for the pig industry and cow industry. Viņš pats nav uzaudzis piena lopkopības saimniecībā, bet viņš ir strādājis gan piena nozarē, gan arī ar cūkām. And I'm as well really keen to work with the computers and all the technology that we use in agriculture. Un viņam patīk arī ļoti strādāt dažādām mūsdienu tehnoloģijām, viedajām, ko varētu arī izmantot lauksaimniecībā. So I will tell you something about our company. Tātad viņš sākumā mazliet pastāstīs. So CRV is the 4th world company. We, let's say, sell every year 30 million doses. CRV ir starptautiska ģenētikas kompānija, kas katru gadu pārdod vismaz 13 miljonus devu. And we have around 8 markets where we have really our company there. Viņiem ir aptuveni 8 tirgi, kur viņiem ir tā kā savi uzņēmumi nozars, jā. But as well we have our distributors as well here in Latvia, as Siguldas, they are distributing our genetics. Un vairāk kā 60 ir šie izplatītāji, viens no tiem arī esam mēs, Sigulda. And if we go another slide. So for every country and every part of the world, we have a special breed that fits to the market. Un tā kā viņi darbojas startautiski, tad katrā valstī ir tomēr savā šķirne, ko pieprasa. And every market is responsible for that breed, for the breeding of that breed. Un katrā valstī viņu kompānija ir atbildīga par tās šķirnes izkopšanu, kas tajā valstī ir pieprasīta. So for example, Czech Republic and Germany and Austria is responsible for the Fleckvieh breed. Jo, piemēram, Čehija, Austrija un Vācija ir atbildīga par sīmentālas šķirnes izkopšanu. But for example, in Brazil, they have mainly these tropical breeds that fits only to that market. Bet, piemēram, Brazīlijā ir šīs tropu šķirnes, jo viņas ir tieši atbilstoši šim klimatam un For the valstī. Holstein part, we have 2 main countries. It's Netherlands, Flanders, and for the US program, we have a market in US. Un Holsteins šķirnē viņi attīsta viņas pamatā Nīderlandē un ASV. And we have as well Holstein in New Zealand, but this mainly for the grass feeding. Viņiem Holsteins šķirne arī ir Jaunzēlandē, bet Jaunzēlandē atšķirās ar to, ka šie Holsteins tur iet visas ganībās. Līdz ar to mazliet savādāk. But of course, if you want to have something special, it's always possible to take from these countries. But I think that, for example, the Nelore from Brazil will not be able to live here. Protams, mēs varam daudz ko savās ganāmpulkos ieviest, bet viņš, piemēram, stipri apšauba, ka tas tropu dzīvnieks no Brazīlijas dzīvos mūsu kūtīs. If you go another slide. So this year, CRV celebrates already 150 years. Šogad CRV svin 150 gadu jubileju. When they set up a breeding herd book in that year.
Un viss sākās ar 1874. gadu, kad viņi izveidoja pasaulē arī pirmo ciltsgrāmatu. And during the time they developed as well a milk recording and start calculating the breeding values for the bulls. Un tad arī attīstījās piena pāraudzība, un arī buļļiem sāka noteikt cilts vērtības. And as well, during the time they developed a lot of indexes, mainly they breed for the health and efficiency. Un laika gaitā ir arī attīstīti dažādi indeksi, un cervē liek uzsvaru uz veselības un efektivitāti. Last development is the feed efficiency, what we will talk about today. Un pats jaunākā lieta ir barības izmantošanas efektivitātes indeks, par ko mēs arī vairāk šodien aplūkosim. Something about the market in Czech Republic, because I'm living there, so we work there. Yeah, we can go back, or you can leave it. So, mazliet par Čehijas tirgus situāciju, jo viņš pats nāk no turienes. What is good that it's really similar to your market, your condition. Viņš uzskata, ka diezgan ir tie apstākļi līdzīgi Čehijas kā šeit. We have 350,000 dairy cows. Govis viņam ir vairāk, 350,000. And 60% of it is Holstein and 40% is fleck feed. 60% ir Holsteins un 40% sīmentāļi, bet es varu piebilst, ka viņiem ganāmpulka vidējais lielums ir 300 govs. For the Holstein, the average milk production is around 11,000 kg of milk. Holsteina vidējais izlaukums Čehijā ir 11,000. And for the fleck feed is almost close to the 10,000. Un arī sīmentāļi ir gana ražīgi ar 10,000. But there is the second half of this breed is meat production. Bet tā kā sīmentāli ir duāla šķirne, tad arī daudz viņas izmanto kā gaļas nobarošanai. So that's why they don't have too much milk, but as well. Līdz ar to viņi nav tik ražīgi, bet bieži vien lauksaimnieki viņu, piemēram, pēcnācējus visus nobaro. The structure in Czech Republic is mainly bigger farms, so average farm has around 300 cows. Nu jā, un kā jau es minēju, Čehijā ir lielākas saimniecības un vidējās ir tas 300 govs. Okay. This is what I told you. So CRV really works with the cows from the point of view to have really healthy and efficient cows. Un CRV jau mērķis, kā viņš iepriekš minēja, ir šī veselība un efektivitāte govīm. So they really trying to keep cows healthy, even though they produce a lot of milk, but as well very good components in milk. Tad tas mērķis ir, lai govis ir gana ražīgs, bet tajā pašā laikā ir veselīgas un arī labu piena kvalitāti. And these indexes give you possibility, if you use them, then you don't need to go into the detail for every figure, but just if you look at the bulls, for example, then you can only breed due to these indexes. Un šie indeksi dod iespēju, ka jums nav jāskatās katra pazīme atsevišķi, bet viņi apvieno vairākas pazīmes kopumā. Un, ja bullim ir, piemēram, norādīts, ka viņš ir CRV veselības vai efektivitātes bullis, līdz ar to jūs zināt, ka tur būs apkopots ļoti daudz labas lietas. And one of the part of the CRV efficiency, what we will talk about today, is feed efficiency. Un viena no CRV efektivitātes indeksa sastāvdaļām ir barības izmantošanas tieši efektivitāte. You can go down then. Yep. So the principle in general for feed efficiency is that you have more milk with less or the same amount of feed. Un princips ir diezgan vienkāršs šim indeksam, kad jūs iegūstat vairāk izslaukumu un piena ar mazāku barības daudzumu. Next slide. So in general means that your feeding cost is the most part of your cost for the total amount of cost for a feed or milk. Un barības izmaksas sastāv lielāko daļu no izmaksām, lai saražotu pienu. And it is 60% of the total cost of the milk production. And it's still growing during the time.
Tas veido aptuveni 60%, un šī daļa nemiktīgi pieauga. And as you see, every country has a bit different. This is a part of feeding cost. Un kā, But as you see, always it's a really high number. un kā jūs redzat, katrai valstī šī varbūt proporcija ir dažādāka, bet viņa ir gana augsta. Another slide. So the principle is that using the feed efficiency, you can lower your feeding cost due to that these cows need less dry matter to produce more milk. Barības izmantošanas efektivitāte darbojas tādā veidā, ka govis saražo vairāk piena, apēdot mazāk sausnes. So if you choose the best bull, they can bring you 25% more milk, but 25 less feeding. Un izvēloties, piemēram, buļļus ar augstu barības izmantošanas indeksu, ir iespējams pat saražot par 25% vairāk pienu, bet tajā pašā laikā šie dzīvnieki patērē par 25% mazāk barības. And as well, it's not probably a topic here as well in Czech Republic, these cows produce 25% less methane emissions. Vēl var pieminēt, tas varbūt nav stāsts par Latviju un Čehiju, bet daudz citās valstīs, kā Nīderlandē, ir svarīgi, lai arī saražo mazāk šo metānu izdala. You can go down. So this will be quite quick questionnaire for you. So these are 4 cows, and if you look at the cows, they have very good parameters. And now it's your tip, which one, due to these figures and how they looks like, what is the most efficient cow? Šeit jūs redzat 4 govis ar viņu raksturējušiem lielumiem. Tas pirmais ir enerģētiski koriģētais piens, tad ir eksterjēra kofērtējums, augums, svars. Un palūkojoties uz šiem datiem, tāda maza aptāju, kā jums liekas, kur ir visefektīvākā un labākā govs no viņām 4? So who thinks it's cow number 1? Kurš balso par govi 1? Raise your hands. We have one. Then the cow number 2. Par govi numur 2. Cow number 3. Un par 3. govi ir. Es neesmu te priekšā nevienu. And number 4. Un 4. Huh. Number 5. As you see, it's really hard to estimate which one is from the picture and from these figures, find which one is really the most effective one. Šiem datiem ir mazliet sarežģītāk pateikt un īsti saprast, kur ir efektīvākā govs, jo... And the winner is number 1. So then we can get some gift for you. Jā, un Who tips that? pirmā govs ir vinnētāja, tā kā Gatis uzvinēja. Jo šī barības izmantošanas efektivitāte, šis cipars F. The reason is that even this cow produces a lot of milk, she consumes only 22 kg of dry matter. Un šī govs, piemēram, uzņem, lai gan saražo daudz piena, viņa uzņem tikai 22,1 kg sausnes. Cow number 3 is as well very effective, but she consumes almost 24 kg of dry matter. Trešā govs arī ir gana efektīva, bet viņa jau apēd jau par 2 kg sausnes vairāk, lai gan arī saražo to pašu piena daudzumu. So as you see, the milk production is almost the same, or the third cow have a little bit smaller milk production, but as well she consumes 2 kilos of dry matter extra. Jā, un tā kā redzat, tās govis pirmā un trešā ir gana līdzīgas un efektīvas, bet vienalga, ja tā paskatās, tad tā trešā govs apēd par 2 kilogramiem vairāk. So in general, it means that if you have a lot of efficient cow in your herd,
then your cows consume much more or less of dry matter. Un, ja jums ir ganāmpulkā pēc iespējas vairāk tādas efektīvās govis, tad jūs padomājat, cik daudz mazāk viņas apēdīs to barību, lai saražotu to pašu piena daudzumu. And that was really high issue last year in Czech Republic when the farmers has no enough feeding. Piemēram, tā bija liela problēma pagājušā gadā Čehijā, jo trūka barības. So they really ask how to reduce necessary amount of feed for the cows. So immediately they stop fattening bulls. Un daudz saimnieki aizdomājas un prasīja, kā ir iespējams samazināt šo barības daudzumu. Un daudzi, piemēram, kā tie sīmentāļu saimnieki pārtrauc nobarošanu, jo vienkārši trūka barības. But as well, they start breeding on this efficiency to be prepared for the future if there will be a year again the same that they have lack of feeding. Bet tai pašā laikā ir iespēja izvēlēties audzēšanas stratēģiju, lai govis patērētu mazāk barības. Līdz ar to nākotnē, kad arī būs kāds grūtāks gads, tad govis būs jau efektīvākas. I will show you what it can bring to your farm if you use these bulls. Viņš parādīs piemēru. This is about the value and how if you use these bulls, how it's transferred to your herd. So if you use genomic bulls, they have already reliability about around 60%. Jūs izmantojat šos barības izmantošanas efektivitātes labos buļļus, tad genomu buļļiem jau ir 60% ticamība, kad viņi būs tik efektīvi. For the daughter-proven bulls, it's already 85%. Buļļiem ar meitām jau tie būs 85% ticamība. And if we genotype your cows or heifers or calves, the reliability is for them already 60%. Un arī, ja mēs veicam saviem dzīvniekiem genomu testēšanu, tad jau mēs arī aptuveni ar 60% ticamību varam jau pateikt, cik šis dzīvnieks efektīvi izmantos barību. So if you already genotype your heifers or calves, you already know how effective will be the cow, the heifer when she will be calved. Jā, un tad ar šiem genotipētajiem dzīvniekiem, kad atnesīsies šī tele vai govs, tad jau mēs jau skaidri zināsim par viņas efektivitāti. And the second point is heritability, so means how they transfer these figures to the descendants or offspring. Un otra sadaļa šī iedzimstamība, tātad cik labi bullis nodod šīs īpašības saviem pēcnācējiem. So what you always use is milk production, and it means that if you have a very good bull in milk production and the cow has good milk production, it's very positive as well for the offspring that she will have as well good milk production. Runājot par izlaukumu, piemēram, ja jums bulim ir prognozēts labs izlaukums un mātei ir labs izlaukums, tad ir ar 50% ir tā ticamība un iespējamība, kad arī tas bērns būs ar augstu izlaukumu. For the feed efficiency, it's 10, but as well there is a feed intake, means how much the cow eats. Barības izmantošanas efektivitāte ir 10% iedzimstamība, bet barības uzņemšanai kā tādai ir 19% iedzimstamība. And this 10% is still a lot, because there are some figures that they have almost nothing. Un, lai gan liekas, varbūt 10 nav tik daudz, bet īstenībā tas ir tāpat gana daudz, jo daudzām tām pašām veselības pazīmēm ir ļoti maza iedzimstamība. Another slide. So how we calculate the feed efficiency, it's really easy. It's what the cow produce a milk and how much she eat of dry matter. Barības izmantošanas efektivitāti ir viegli aprēķināt. Tas ir pēc govs saražotā piena, izdalam viņu ar apēsto sausnu. But the main point is that we measure in these farms all the feeding in these feeding cabins. Viņiem ir vairāk šīs komerciālās fermas pētījumu, kurās tiek ar šīm barības tvertnēm tiek izmērīts, cik tās govs apēda sausnu.
So we exactly know how much the cow is eating and how much she produces milk. It's not any estimation, it's really real data. Un tie ir reālie dati, jo ir govīm skaidrs zināms izlaukums un arī ir skaidrs zināms šī informācija, cik viņas ir apēdušas. Now the test is done on more than 50,000 cows. Un pašlaik jau ir ievākti dati par vairāk nekā 50,000 govju. So the reliability of the breeding values is really high. Līdz ar to ticamība šiem audzēšanas vērtībai par barības izmantošanas efektivitāti ir gan augstas. But if we look to the research, what was the difference between cows in the herd? Un ja paskatāmies pētījumā, kāda bija atšķirības starp govīm, So some cows from the kg of 1 kg of dry matter produce 1.1 kg of milk. bija dzīvnieki, kas apēdot 1 kg sausnes saražoja pretī 1,1 kg piena. But from the same amount of dry matter, some cows produce 2.2 liters of milk. Bet bija arī govis, kas apēdot 1 kg sausnes pretī iedeva 2,2 kg piena. So you see there is a really big difference between good cows with good conversion and really bad cows that they produce only, let's say, almost 1 liter from 1 kilo of dry matter. Līdz ar to tas nozīmē, ka ir gan labas govis, gan ļoti sliktas. Tas ir kā viņa, katrs dzīvnieks konvertē šo barību. Un līdz ar to ir pat tās govis sliktākās, kas apēd to kilogramu pretī iedod to pašu. And the average in the country is 1.46. Nīderlandē tad viņiem starp šīm pētījumu saimniecībām tad vidējais ir 1,46 kg piena no 1 kg sausnes. This is our results from these 5 farms when they use the feeding cabins. So 25% of the cows, the best cows, have a feed efficiency 1.87. Un šie dati apkopoti no 5 komerciālajām saimniecībām, jo šie tvertnes ir uzstādīts parastās saimniecībās, tās nav kaut kādas īpašas saimniecības. Un tad viņi izpētīja, kad vislabākās 25% ir apēd 1,87. But as well, the worst cows have only 1.40, let's say. Un sliktākajām bija tikai 1,4. But this is very important. Oh shit! That the best cows produce 42 kilos from the same amount of dry matter, but the worst cows only 32. Bet lielākā atšķirība ir starp ražību, jo redzam, ka labākās apēdot to pašu barības daudzumu un gan arī iedeva 10 kg vairāk nekā sliktākās, kas ir sliktāk izmantoja šo barību. So if we look to the difference between the cows and the profit, so it means that the cows are doing almost 4 euros profit a day extra. Tad sanāk šīs labākās govis jums dod gan 4 eiro peļņu dienā. And it means that as well, these farms save a lot of feeding due to that if you remove this part, you can quite quickly raise up your milk production, but lower your cost price. Ja saimniecības, piemēram, izbrauķētu šīs 25% sliktākos, tad viņiem diezgan celtos vidējais izlaukums un ietaupītos barību. Next slide. And this is if you start using bulls that are good in feed efficiency for your cows. Un ja mēs, piemēram, izvēlamies buļus pēc šī barības izmantošanas efektivitātes indeksa, so one standard deviation is 4. un tad viena šī standarta deviācija ir 4 balles, tāpēc ir 4. And it means if you use a bull with standard deviation 104, it brings you 2% of milk production per day for cow. Un mēs izvēlētos bulli ar šo ciltsvērtību barības izmantošanas efektivitātei 104, tad viņam meitas iedot par 2% vairāk piena salīdzinot ar vidējo.
So if we calculate on the 100 cows, it brings extra 6,000 euros per year. Un rēķinot, piemēram, 100 govīm, tas jau dod gadā 6,000 peļņu. And the same counts with if you use a bull with really high feed efficiency, breeding value. Tas pats, ja arī mēs izvēlētos būvē ļoti augstu barības izmantošanas efektivitāti 112, So then the gain in money, the margin is much more higher. un tad šī peļņas daļa ir vēl lielāka. Another slide. Man jautājums par šo. Yeah. Kāpēc šitai te ir 104, tas indeks, un pie govīm bija 1,8 kaut kāds? Kāda tur ir kāda? Nē, šī ir buļļu ciltsvērtība, un tur ir vienkārši tā attiecība apēstā sausna pret kilogramiem. Šī ir tā kā buļļu ciltsvērtība tieši šim indeksam izmantoša. Tad tā nebija cilvēcība, tas bija tas. Jā, nu tā attiecība, tas ir barības feed efficiency, nu jā, barības konversija. So, So this is the results on the farm. If they use a bull with 104, it brings for the daughters plus 2% extra kg of milk. So it means that they will produce 10,200. nu jā, uzskatām, paskatoties, tad, ja būlim šī audzēšanas vērtība 104 un tas dod 2%, tad viņi pienā tas būtu 200 kg vairāk. And if they have 200 cows, this is the price for the milk. Of course, these days it's higher. Un, ja, piemēram, ir 200 govis pareizinot ar piencenu, protams, tā ir cita piencena, So for them, the income was 60 euros extra. bet atkal ir lielāka peļņa. So it means for the year, the same farm will get 12,000 euros extra, and as well they lower the carbon footprint. Un saimniecība ar 200 govīm gadā var ietaupīt 12,000 un, protams, arī samazināt šīs metāna emisijas. And as well they reduce necessary feeding for these cows, and it brings in them again 5,500 euros. Un vēl ietaupīja 5,500 uz barības izmaksām. If it's going. Yep. This is one of the farm just to show you how the feeding bins looking. Tā ir viena no šīm saimniecībām, vienkārši, lai jūs redzētu mazliet, kādas viņas izskatījās, tās tvertnes. So all these feeding bins there is a weight. So all the time that the cow is coming, it's always weight. The whole Un lactation. govīm ir ausīs tie mikročipi, un kad viņas ieiet pie tām tvertnēm, tur augšā ir tā kā svari, un viņiem nosver, cik viņas apēda, kad iziet ārā. We as well measure a water intake. Un viņi arī mēra govīm ūdens uzņemšanu. So there is as well a difference between cows. So some cows are drinking more and produce this less milk. So No. there is the same correlation as a feed intake. Un ar barības uzņemšanu tāda pati saistība pastāv arī ar ūdens uzņemšanu, jo ir govis, kas izdzer vairāk ūdeni, bet iedod mazāk pienu. But we don't provide any breeding values due to that it's not a topic these days because there is still enough water in Europe. Bet viņi tik ļoti vēl nepievēršās tam ūdens izpētīšanai, jo Eiropā vēl pietiekot ūdens. But it's more for the future if there will be lack of water and you know that the cows really consume a huge amount of water. Bet tas ir tādai vairāk pētījums nākotnē, jo daudz kur varbūt arī tā paliek par problēmu. So maybe in the coming years we will as well show you breeding values how much cows will consume water and produce milk from it. Tāpēc iespējams, ka nākotnē būs arī tādi indeksi, kas norādīs, cik govs izdzer ūdeni un cik viņas pretī iedod pienu. If we go to the next slide. So we have a breeding strategy, we call it Feed Excel. So Yeah. it means that these bulls
have a sign of FeedXL. Viņiem ir audzēšanas programma ar nosaukumu FeedXL, un tad, ja buļļiem ir klāts šis norādīts, ka viņi ir FeedXL buļļi. Next slide. So it means if you use this bull, you should reduce less feed and have more milk. Izmantojot no tādus buļļus, tad viņi apēdīs mazāk barības un saražos vairāk piena. You should as well lower your emission and have higher margins. Un, protams, viņi samazinās emisijas un būs lielāka rentabilitāte. If we go to the graph, so it means that if we know every breeding value for the bulls, and you are doing as well a genotyping, so we know all the breeding values for cows and the bull, we put these breeding values to a mating program. Un, piemēram, ja buļļi ir visi notestēti šo barības izmantošanas efektivitāti, un jums ir dzīvnieki ar genoma testiem, līdz ar to viņiem arī ir zinām šī efektivitāte, līdz ar to var daudz efektīvāk pāratlasē šos dzīvniekus sapārot un atrast viņiem šos pārojumus. And this mating program helps that improve for the cows that has low feeding efficiency. They put a bull that really improve the feed efficiency of the offspring. Un, ja, piemēram, govī genoma testā rādās, ka viņai ir zema šī barības izmantošanas efektivitāte, tad pāratlasēs programmai tas ļauj daudz efektīvāk, piemēram, pielasīt bulli, kam ir augsta šī barības izmantošanas efektivitāte, lai uzlabotu tos pēcnācējus. And these bulls are not only for the feed efficiency, they always failed other figures like reproduction, health, and sustainability. Un šiem buļļiem jau ne tikai viņi ir labi ar savu barības izmantošanu, bet viņiem arī ir ar labas veselības pazīmes un tāda ilgspējība, ilgmūžība. Next slide. So it's back what we are talking about on a previous slide. So it will brings you much more milk and less feeding. Un atkal apkopojot jau iepriekš runāto, tad mums būs vairāk piena ar mazāku barības daudzumu. Next slide. So this is the farm that start measuring all the cows with feed efficiency. Šī ir saimniecība, kas pēta barības izmantošanas. Man ir vairākas jau grupas latviešu, tur arī aizvests arī ir. So when they started, they have something 101 breeding values for all cows for feed efficiency. Kad viņi 19. gadā sāka tajā projektā pētīt, tad viņiem vidējais rādītājs viņu govīm uz barības izmantošanas efektivitāti bija 101. And after 3 years of breeding, all new offspring they raise the breeding value for 2.5%. Un 3 gadus intensīvi izmantojot, uzlabojot šos buļļus uz barības efektivitāti, viņiem arī visi dzīvnieki pašiem ir notestēti, līdz ar to viņi vēl to efektīvāk, tad viņi par 2,5% jau uzlaboja šo efektivitāti vidējo ganāmpulka. So for the farm, it brings extra 30,000 euros. Un līdz ar to šādu lielumu saimniecību tie jau ir papildus 30,000. But as well, they reduce a feeding cost. Un tā pašā laikā viņi arī samazināja kopējās barības izmaksas. So what will be the benefits for you if you start using these bulls and the program? Un kādas ir priekšrocības, ja izmanto šādus buļļus, kas uzlabo barības izmantošanas efektivitāti? Because the breeding values is really reliable and proven, then as well, if you use these bulls, your herd will grow. Jo šīs audzēšanas vērtības ir pārbaudītas un uzticamas. So it's a long-term strategy, but it brings you a value for your herd. Tā ir ilgtermiņa stratēģija, bet viņa dod labumu saimniecībai. And that's all. Quite easy. Kopumā ir viss tas ļoti īsi un vienkārši. If you have any question, just ask. Ja ir kādi jautājumi, varat jautāt par barības izmantošanas efektivitāti. Jautājums. Jā. Lūdzu, tev vienā kilogramā sausnes, kāds ir sastāvs?
Do you know the ration of that 1 kilo of dry matter? No. Sastāvu nezinās. Jā, jo 1 kilograms saules pēc būtu ļoti atšķirīgs vidēji. Es domāju, ka viņi kaut kādus vidējos izvelk. But I think it will be really standardized ratio. Always the milk production is something around 40 kg of milk in average for the cow. So Es domāju, tāds standartizēts, jo vidēji tām saimniecībām ir 40 kg izslaukums dienā. Un tad, ja tā ir Nīderlanda, tā ir noteikti zāles skābarība. Vienkārši tas salīdzinošanā būtu interesanti zināt, jā. Vienmēr tās 4 govs, kas tika rādītas, viņas ir vienādos apstākļos, vai tā ir standarta laktācija, kur viņi iztērē tādu šādu sauslu daudzumu. Tur ir ļoti noteikts, kad mēs bijām, tur ir ļoti noteikts, viņām ir, ka viņas pēta, tad ir no kuras dienas līdz kurai, kurās laktācijas dienās tur ir vienādi ļoti dzīvnieki. Tur ir, tas ir stipri dziļāk, varbūt šodien tā, bet tur ir diezgan viņi pēta, tur ir nosacījumi ļoti daudz. Un viņi nemēra visā laktācijas garumā, jo tas ir ļoti dārgi. Nu jā, tieši tas bija tas jautājums, faktiski viņi izzīti garās laktācijas kāds. I got experience when I worked for pig industry. There was this parameter was as a basic completely how much the pig eat from 1 kilogram, how much will be the gain. So I think that's really related to the cows. Viņš arī var salīdzināt, kad viņš strādā ar cūkām, tad vienmēr ar tur runāja, cik apēdot cūka 1 kilogramu, cik viņi pretī uzaudzēja sev gaļas. Tad tur var droši vien tāda standartizēta lieluma. Jā, un par šķirniem, tad šajā gadījumā iet runa tās Holšteina. Tās ir tikai Holšteins. Pēc cimentāliem arī tiek veikti šādi pētījumi. Viņiem Nīderlandē pēta, tur nav tās ir Nīderlandes saimniecības. Everything is No, only nothing for Holstein. flag feed, yeah, Only for Holsteins. Holstein. Tikai Holsteins dzīvniekiem.